Esiet sveicināti mūsu jaunajā podkāstā Latvija latviešiem. Mani sauc Austris Stankevits, un ar mani ir šodien arī Elīna Baloda un arī visos pārējos podkāstos. Sveicināti! Tad mēs šajā podkāstā vairāk runāsim par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kas skar arī jauniešus. Mēs nedaudz par sevi iepazīstināsim. Kā jau Austris minēja, esmu Elīna Balode, nāku no Aknīstas. Kur dzīvo 15 cilvēki visticamākais? Tāpat kā Austrim no Bauskas, kurā dzīvo varbūt gadījumā kādi 50 cilvēki. Okay, bet Aknīstā noteikti, domāju, dzīvo 15 cilvēki un tie paši ir tā kā radinieki. Tā kā tas tāds ģimenes pilsēta kaut kādā ziņā. Tā, šī nedēļa bijusi bagāta ar notikumiem, un mēs gribam atskatīties nedaudz uz sociālos tīklos posto. Jā, tātad šodien mēs sāksim attiecīgi ar tvītiem. Un pirmais tvīts ir, kur saka Lelde, jeb Trets. Mēs, dinozauri, agrāk savus stacionāros datorus nesām pie draugiem, lai kopā spēlētu Counter-Strike. Un es ieraudzīju šo tredu, un man tāds... Es kādreiz ļoti mīlēju Counter-Strike. Es teiktu, man bija vesela komanda izveidota, un tā un mēs ar puikām spēlējām. Un tad, kad bija LAN partija, kad jūs novācaties, piemēram, 5 cilvēki vienā dzīvoklī un uzšaujat visu cesiņu, tie ir vienkārši leģendāri laiki. Es atceros, man pilnīgi tādas nostalģijas asariņas birst no Counter-Strike laikiem. Es tieši šo tvītu lasot, un kā tu arī teici, tas tiešām rada tādas siltas atmiņas, jo man agrāk patika spēlēt visādas spēlītes un īpaši Minecraftu, un mēs nespējām starp brāļiem un māsu sadalīt datoru, jo katram vajadzēja kaut ko savu izdarīt, un katram vajadzēja kaut ko savu tur uzspēlēt, tur šaudīšanos, tā. Es nezinu, kādas spēles sauc, Microsoft ir tēma, Minecraft ir tēma, un šautauts visiem maniem bijušajiem Counter-Strike komandas biedriem, jūs iet labākie. Tātad... Nākošais Trets ir no Dainas, un Daina saka, saņemieties aiziet vismaz uz vienu randiņu. Un tas, ko es vēlos vīri jums pateikt, Maikls Džordans savā karjerā aizmeta garām 9000 metienus, bet viņš tāpatās ieguva 6 gradzenus. Tātad vīri metēji met, jūs redzēt savu simpātiju, meiteni, kur jums patīk, uzaiciniet uz randiņu, ir iespējamība, ka jums atteiks un tā tālāk. Bija fine. Bet ir iespējamība arī, kad jūs atradīsieties savā mūža labākajā randiņā. Tāpēc, vīri, es jums lieku lielas cerības. Sakarā ar šo tvītu, es domāju, ka šī meitene šo tvītu ir rakstījusi tādēļ, kad nesen bija publiski izskanējusi informācija, ka Latvijā vairāk sieviešu nekā vīriešu, un iespējams viņai trūkst vīriešu draudzību. Iespējams, tā kā jūs redzējāt tredi, jūs droši arī viņai iespējams varētu uzrakstīt, bet uz to es neaicinu. Un tad tālāk pievērsīsimies arī nedaudz politikai. Tātad Atis Ozo raksta, lūk, par šo apzināto soli, ko paveic jaunā vienotība, jūs dārgi maksāsiet. Tiešām 2 vēstnieki un 70 diplomāti Briselē nezināja, kas notiek ap šo jautājumu. Tas nav tikai Kozlovskis, bet arī Edgars Rinkēvičs ārlietu ministrija, kur īsteno šo politiku. Un tā ziņa ir, kad EK noraida Latvijas lūgumu par izņēmumu migrantu uzņemšanas jautājumā. Personīgi es uzskatu, ka jaunā vienotība kārtējo reizi ir bijusi bez mugurkaula, un attiecīgi šī migrācijas īstenotā politika, ko arī šobrīd īsteno valstī, gan jaunā vienotība, gan progresīvie, tādējādi šī manā skatījumā migrācija ir palikusi pa biznesu tādā valstiskā līmenī, gan privātās universitātes, kuras mēs redzam, gan, es godīgi sakot, arī nesaprotu to valdības bezmugurkaulu, kamēr citas valsts var izcīnīt, neuzņemt migrantus un tā tālāk. Mēs kārtējo reizi esam nogulējuši, un es uzskatu, ka iekšlietu ministram vajadzētu uzņemties atbildības. Es uzskatu, ka mums nav nepieciešams iekšlietu ministrs, kurš nespēja pat valsts nosargāt no migrantiem. Sāksim ar to, Latvijas iedzīvotāji nevēlās šeit imigrāciju. Tas parādās jau statistikā 81% Latvijas iedzīvotāji pret trešo valstu pilsoņiem. Ziņa ir ļoti skaidra. Latvijas nevēlas redzēt trešo valstu pilsoņus Latvijā.
Jā, es tev piekrītu, ka šī tēma ir aktuāla īpaši pēdējos gados, kad mums aiz robežas agresors ar saviem sadarbības partneriem dažādām valstīm veids hibrīdu karu un, diemžēl, migranti tiek izmantoti šajā stāstā. Bet es arī biju atradusi interesantu ziņu, ka Latvijā oficiāli reģistrēti tiešsaistes pārtikas piegādāti kurjeri no trešajām valstīm ir 7500 cilvēki. Tā kā šis ir biznes tiešām un arī augstskolās, un noteikti ministram ar premjeru nāktos uzņemties atbildību par to, ka šis jautājums netiek risināts, jo kāpēc gan Polija var cīnīties ar šo jautājumu, bet mēs nevaram. Jā, tāpēc es domāju, ka atbilde ir tāda, ka beidzot vajadzētu būt tādai nākt jaunai politikai, jaunai politiskai elpai, jo es domāju, ka tāpat vienotība ir sev izsmēlusi 14 gadus esot premjerēšanā un redzot šo stagnāciju, kas šobrīd notiek valstī. Es nezinu, man ir vilšanās, es eju pa ielu, es runāju ar jauniešiem, jaunieši ir vilšies. Jo patiesībā, arī runājoties ar dažādiem saviem draugiem, viņi man prasa, Austri, pasaka kādu iemeslu, kāpēc, piemēram, nebraukt citur meklēt darbu vai nebraukt citur studēt, redzot, kas notiek šobrīd. Un es pat viņus kaut kādā, es viņus saprotu, jo šobrīd tā stagnācija ir milzīga. Jā, tā ir. Tāds bija mūsu atskats uz sociāliem tīkliem, un tagad mēs pievērsīsimies uz ziņām, jo ir tomēr arī cilvēki, kas lasa ziņas masu mēdījos, un viena no tām ziņām ir, kas ir pārsteidzoši arī man šorīt, uzzinot, ka Venecuēlas opozīcijas līderē uzdāvinājis Trumpam savu Nobela miera prēmiju. Tas, man liekas, ir interesanti, ka Trumps ir sasniedzis savu mūža mērķi dabūt Nobela miera prēmiju savā prezidentēšanas laikā. Bet, ko tu darītu, ja, pieņemsim, mūsu kāds 3 zvaigžņu ordeņu kavalieris izdomātu atdāvināt savu orderi, pieņemsim, Kaspars Daugaviņš par izciliem sasniegumiem sportā. Tu pieņemtu viņu? Vai es pieņemtu? Es nespēju šobrīd atbildēt, vai es pieņemtu. Ticamākais jau, ka es pieņemtu, man būtu tāds paldies par dāvanu. Bet tas, ko es gribēju teikt, skatāmies tā ir tā kā dāvana, vai ne? Tev kāds uzdāvina, es nezinu, vectētiņš, labākais draugs, bet jebkurā gadījumā neviens neuzskatīs, ka tev ir tā kā 3 zvaigžņu ordenis, jo tavu sasniegumu nav bijuši nekādi, tā skatoties šajā lauciņā. Bet, kā saka, dāvinātam zirgam zobos neskatās. Protams, bet man prieks Trumpam daudz ko dāvina. Viņš saņem lidmašīnas, Viņš arī futbola balvu, kaut kādu miera dabūja, kur speciāli izveidoja miera arī titulu viņam un pasniedza vienīgajam. Tā kā... Bet viena lieta gan man jāatzīst saistībā ar Venecuēlu, ir jāatzīst tas, ka šī operācija, kura tika veikta, es pirmo reizi, man šķiet, redzu vispār vēsturē, kad tiek sašņorēts diktators aizvests uz ASV un vēl attaisītas busa durvis un izvadāts pa visu Ņujorku. Man liekas, es nekad dzīvē neko tādu nebiju iedomājies, ka tā vispār var tā operācijas realizācija, cik viņa profesionāli tika realizēta. Tas ir kosmos. Es domāju, ka Trumps ilgi neplānoja šo plānu un jā, viņam cepams par to realizāciju. Bet nākamā ziņa arī ir diezgan interesanta par slaveno Pālu Daugavā. Ir nolemts, ka viņi iekonservēs uz 4 gadiem. Mēs redzam, Rīgā jau ir viens tiltiņš, uz kura bija visādas idejas, ko tik tur taisīt, kafejnīcas, tur skatu torni. Kā tev šķiet, ko ar Pālu mēs varētu darīt, kamēr 4 gadus iekonservē? Šis ir ļoti labs jautājums. Pirmkārt, man patīk, ka tur ir 2 pāļi atrodās Daugavā. Man šķiet, to jauno pālu uzbūvēja tīri, lai tas būtu tāds emocionāls atbalsts jā, otram pālim. Bet pirmkārt, tas, ko mums vajadzētu, mums beidzot vajadzētu Air Baltica, bet Rail Baltica. Jo tas, kas nav izdarīts visus šos gadus, Lietuvas mums skatās šķība, Igaunijas skatās šķība, mēs esam tāds nopērtais brālēns vienkārši pa vidu.
Un tās cenu dārdzība, ka mums ir divreiz dārgāka cenu dārdzība nekā, piemēram, Igaunijā pie tādām izmaksām, es domāju, ka tur ir darbs arī attiecīgi Knabam un citām kontrolējošajām iestādēm. Jo šobrīd, es teikšu tā, šī visa progresīvo politika saistībā ar satiksmu, saistībā ar Rail Baltica izstās nožēlojam. Mēs tagad iekonservējam uz 4 gadiem. Kāpēc mēs par būvējām? Kāpēc mēs kaut ko darījām, ja mēs nevaram pabeigt projektus? Tas ir nožēlojami. Jā, diemžēl mēs redzam ļoti daudz, kas tiek iesākts un nepabeigts, un par to atbildība netiek uzņemta nevienam no mūsu vadošajiem pārstāvjiem. Bet, ja atgriežamies pie idejas, ko mēs varētu tur uzstādīt uz tiem abiem pāļiem. Starp citu, es redzēju, Tredos, ja nemaldos, bija skaista ideja, ka tur var uztaisīt koki vai ne, un tādu mazo parciņu, tā kā Ņujorkas tāda tipa, kur cilvēkiem atpūsties. Varbūt 4 gadus vienkārši atpūtīsimies, iztiksim bez sliedēm, iztiksim bez vilcieniem, un kaut kā tā bija diezgan stilīga ideja. Manā triešāvas galvā varbūt mēs uzliekam švinkas siluetu tur, un lai cilvēki atcerās, kam šie pāļi tika radīti. Jā, varam arī švinkas siluetu, jo tā būtu vienīgā problēma. Tas, ja es tā kā pats ķēngaragā dzīvoju, un ja man katru dienu ir jābrauc garām un man jāredz švinku, man tāds bišķi depresītas iedzīs, tā kā, ja godīgi. Bet, šie pāri šobrīd tā depresīvi izskatās. Bet noslēgsim mūsu šo ziņu atskatu ar ļoti foršu ziņu. Mēs visi esam dzirdējuši gan televīzijā, gan radio, gan ziņu mēdījos, ka mūsu leģendārajam maestro šogad aprit 90 gadi. Sveicieni, maestro! Jā, sveicieni, lai ilgs mūžs un stipra veselība. Svinības viņam turpinās, un svin viņš nepajokam. Bet man tev ir tāds izaicinājums. Ziņu virsrakstos raksta, ka maestro Pauls mājo katrā mājā un katrā sirdī. Un tas droši vien bija vairāk domāts par mūziku, nevis par pašu Raimondu Paulu. Tad sakarā ar šo es tev aicinu nosaukt 5 Raimondu Paulu dziesmas. 5 Raimondu Paulu dziesmas, tas ir. Nē, zin kā, man vienmēr patīk tas, kad es dzirdu dziesmu un esmu dzirdējis ļoti daudz viņu dziesmas. Es korī starp citu dziedu tagad 2 Raimondu Paulu dziesmas, es gan viņām nosaukumu neatceros vai ne, bet es šobrīd vārdus mācos. Vārdus, nē, es pa notīm skatos un cenšos tā kā pareizi izdziedāt, es esmu jaunpienācējs korī. Un tā, kas vēl būtu no manām mīļākajām Raimondu Paulu dziesmām. Man vienmēr asociējās Raimondu Paulu jaunās dziesmas. Bet nē, Raimondam Paulam ļoti daudz skaistas dziesmas. Šautauts Raimondam Paulam. Starp citu, Raimondam Paulam ir vairāk kā 3000 skandarbi, un to vismaz 5 vajadzēja zināt. Tu vienu nosauci, bet par cik tu nespēji atbildēt, tad es domāju, ka tev uz nākamo mūsu raidījumu ir jāiemācās kādu Raimonda Paulu dziesmu un jānodzied. Un jānodzied, es gan esmu diezgan slikts dziedātājs. Nekas? Mēs te atbalstīsim. Bet es pacentīšos. Tā būs dāvana maestro. Man vispār ir grūti ar dziesmām ir tas, ka es tā kā zinu daudz dziesmas, vispār esmu mūzikas fans, gan vairāk kā rep un hip-hopa, bet man ir grūti atcerēties nosaukums pat saviem mīļākajiem autoriem, jo, nezinu, nosaukumi ir grūti dažreiz. Bet skolā neesi pie Genovevas dejojis? Bet Genoveva ir tā kā Raimonda Paula dziesma. Ok, viņi vienkārši George Sixnim vienmēr izpilda. Es nezināju, ka tā ir Raimonda Paula. Tā kā tev līdz nākamajai reizei ir jāiemācās viena dziesma, vismaz pantiņu nodziedi. Okay, jānodzied būs Genoveva. Tālūk, šī nedēļa bijusi bagāta ar notikumiem. Mēs aicinām jums sekot mums līdzi mūsu aktualitātēm un tiekamies nākamajā raidījumā. Tiekamies nākamnedēļ. Tiekās viss.